Skats, kas te atpeldējis no Liepājas? Čau, Emīl! Čau, negaidīju tikšanās. Tu esi pilsētas švītiņš vai lauka puisis? Lauka puisis. Tavs slēptais talants. Saksofona spēlēšana. Ko neviens par tevi nenojauš? Cik man ir gadu? Un cik tad ir? Tas ir noslēpums, to neviens nenojauš. Kā tu satiki Maratu? Ar draugiem AV palīdzību. Marats atrakstīja man draugos, un tā arī mēs sākām komunicēt. Cik romantiski. Vai tev mašīnā vienmēr ir klimata kontrole? Jā. Cik reizi vari piepumpēties? Sen es neesmu mēģinājis, bet labākajā variantā bija kaut kādas 50, man liekas. Tev spēcīgāks biceps vai triceps? Abi divi. Vai esi bijis Bermudās? Nē, neesmu. Kā izskatās divstūris? Stūris, kuram nav viens stūris, varētu teikt. Vai tu fano par grupu Bermudu divstūris? Man patīk pāris gabali, jā. Kurš no viņiem ir foršāks? Foršāks? Nē, foršāks es esmu tāpatās, bet tā grūti pateikt tādi sakarīgi čalīši. Kādu pēdējo reizi dziedāji karaoke? Karaoke es dziedāju īstenībā laikam baigi sen, jo pat es īsti neatceros, kad tagad. Ko tu gribētu izdarīt citādāk, ja tas būtu iespējams? Droši vien, ka neko, jo, ja tas būtu citādāk, tad arī kaut kas cits vēl mainītos. Tā kā man liekas, ka viss ir baigi forši tā, kā tas ir. Gardums, bez kura tu no veikala neizej? Pēdējā laikā cenšos diezgan veselīgi ēst. Līdz ar to tāds konkrēts gardums varbūt pat nav, bet vairāk vai mazāk viss filē ir manā groziņā izejot no veikala. Ko tu varētu ēst? Karbonādi. Krabju noiņas vai zivju pirkstiņi? Maisījums kopā. Aliņš vai kas štangrāks? Vasarā varētu būt aliņš. Latvijas sportists, ko tu apbrīno? Sportists, ko es atbrīnoju. Pēdējā laikā noteikti tas varētu būt Kristaps Porziņš un arī tas pats Mairis Briedis, jo džeku rezultāti ir tiešām ļoti labi. Sporta veids, kurā tu esi diezgan labs? Man patīk iet uz svaru zāli. Komanda, par kuru tu fano? Tikko bija pasaules čempionāts, tad noteikti Latvijas hokeja izlase. Tavas brīvdienu izpriecas? Vasarā ideāls variants ir pagrilēt vienkārši šašliku. Vai tu esi mājticīgs? Varbūt nedaudz. Īpašs rituāls pirms tu izeji uz skatuves? 3 reizes kārtīgi nopūsties un izelpot elpu ārā, lai nomierinies, un tad ir vienkārši jāiet un jādara. Koncerts, kuru tu atcerēsies visu savu mūžu? Es domāju, ka tā varētu būt maziņš koncerts kā Eirovīzija, kur mēs bijām Diseldorfā. Kā tu iepazinies ar sievu? Uz kalna, ripojot no kalna lejā ar snowboardēli. Kā saprast, vai meitene ir tā īstā? Tas jau ir jājūt laikam, jājūt pašam. Kāpēc ir jāprecas? Jāprecas ir, man liekas, tikai tad, kad cilvēks pats to grib un ka viņš zina, ka tas viņam ir vajadzīgs. Kad tu pēdējo reizi raudāji? Vai... Bieži jau raudu, bet es neatceros īsti laikam kad. Un smējies līdz asarām? Tas arī sanāk ļoti bieži īstenībā, jo kompānija ir diezgan tāda aktīva un ar labu humoru izjūtu, tad mēs tā diezgan bieži tā veselīgi pasmējamies. Iedvesmojošs mūziķis? Stings. Izcils mūzikas albums? Grupa Musica, Silta sirds. Plates vai kasetes? Laikam līdz platēm es vēl neesmu ticis, tad vairāk vai mazāk uz tādu sentimentu varētu teikt kasetes. Aizraujošs seriāls? Īstenībā mēs ar sievu diezgan maz skatāmies seriālus, bet viens no vienīgajiem, ko mēs skatījāmies, bija Walking Dead, staigājušie miroņi. Un tajā pašā laikā sieva brīžiem teica, ka lai slēdzam prom, jo tur ir diezgan nepatīkami skati. Varētu teikt, ka tas bija baigi labais. Skolā tu biji paipuisīts vai palaidnis? Ne tā, bet es biju salīdzinoši tāds apzinīgs, teiksim tā, apzinīgs. Bet tika aizsūtīts pie direktora kaut reizi? Pie direktora nē, bet, protams, ar klases audzinātājām un visu kaut ko citu sanāca papļāpāt. Kā plakāti bērnībā tev bija pie sienas? Es atceros, ka Liepājā kino ballē pēc kaut kādām foršajām filmām plakātus tajā laikā vēl varēja dabūt bez maksas. Un tad mums ar brāli bija abiem katram sava siena, visu nolīmēta ar plakātiem. Karalis Artūrs, tur ātrs un bez žēlastības, tad bija kaut kādi šitie svešie pret plēsoņiem, tad tā bija mana plakātu stūrīts manējais. Pirmā dziesma, ko tu dziedāji konkursā? Es atceros, ka piedziedājums bija šuva, 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 šuva. Šuva, 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 šuva. Tur bija saistībā ar Gaeli, kurš šuva bikses, bet es diemžēl vairs neatceros tiešām, kā viņu sauc. Tava mīļākā mūzika dziesma?
Laikam ir tā, ka mūzika mīļākās dziesmas ir tās pašas jaunākās un pašam varbūt ne tik daudz vēl pieredzējušam ar tām dziesmām kopā, līdz ar to viņas ir tās foršākās un visvairāk arī patīk klausīties. Tavs slikts ieradums. Droši vien, ka slinkums, kā jau lielākajai daļai. Kas būtu, ja ne dziedātājs? Teorētiski varbūt diezgan pagājuši augumā es varbūt būtu basketbolu spēlējis, bet kas to lai zina? Tavuprāt, trakākā profesija pasaulē? Pat īstenībā nezinu. Grūts jautājums. Miesnieks? Miesnieks nav nemaz tik traka profesija. Tur jau šņik un gatavs. Svētki, kurus gaidi katru gadu? Svētki. Noteikti ir Ziemassvētki, jo tad ir tā reize, ka tiešām visa ģimene un radinieki mēs varam sanākt kopā. Un tā ir tā diena, kad es zinu, ka koncerti arī nekad nebūs, un tad tu vari pavadīt to kopā ar saviem mīļajiem cilvēkiem. Īsti svētki uz skatuves vai mājās? Būt uz skatuves man palielam tie ir svētki, bet tajā pašā laikā mājās arī viņi ir svētki. Ko uzdāvināt cilvēkam, kuram viss ir? Smaidu. Vai joprojām dejo tautiskās dejas? Diemžēl nē. Parādi kādu deju soli. Tādu ātro. Uhu! Rīga vai Liepāja? Liepāja. Foršākā kafejnīca tavā pilsētā? Jauna kafejnīca saucās tagad Mo. Tad pagaidām varētu teikt, ka Liepājā tā ir forša. Ātrākais laiks, kurā es nokļūstu no Rīgas līdz Liepājai? To var tā teikt. Man liekas, ka bija kaut kāda stunda 40, stunda 45. Ar aeroplānu, protams. Laķenis vai ķēdes? Ķēdes. Kā tu jūties, kad debesis iekrita tevī? Nospiests. Kas jauns tavā ēdensdārzā? Manā ēdensdārzā jauns telefons. Katru dienu dzīvo kā miljonārs? Varētu tā teikt, jā. Labākais klubiņš Latvijā? Laikam tādu vienu konkrētu neizcelšu. Kas tu būsi, kad izaugs liels? Es esmu liels. Ko tu vēlies iemācīties? Iemācīties ģitāru. Sāku mācīties, joprojām mācos, ceru atbūt krietni tā labāk viņu. Uz kurien vēlies doties atvaļinājumā? Ķīnu. Pakačāties zālē vai pakačāt karmu? Tas ir baigi triki. Zālē ir forši pakačāties, bet karmu arī vajag kačāt. Tava vēlēšanās zelta dziltiņai? Miers pasaulē un cilvēkiem labs prāts. Pēdējie 9 mājas darbs, kurš tev dikti nepatīk? Pirms tam bija trauku mazgāšana, bet tad mēs iegādājāmies trauku mašīnu. Vairāk man viņš nav tā, ka nepatīk. Kurā jomā vienmēr jāklausa mamma? Zini, kā ar māmu, kad mamma saka, tad jau nav variantu, bet vislabākais ir, ja tu negribi kaut ko dzert, pieņemsim, mamma jautā, gribi tēju? Nē. Gribi tēju? Nē. Gribi tēju? Jā, es gribu tēju. Ļoti labi. Vai tās brālis arī dzied? Tagad dzied dušā, bet kad bija mazāks, tad dziedāja arī pa konkursiem un citām vietām. Ko tu dziedi dušā? Es dušā nedziedu. Garākā fanu rinda. Labākais variants 50 minūtes uz skatuves ieskauts starp maziem bērniem, un mēs nedabūjām ne soli pa labi, ne soli pa kreisi. 50 minūtes tā arī nostāvējām. Ja Donam ir susuriņi, kā sauc mūzika fanus? Mūziciņi. Cik bieži dāmītēm jādāvina ziedi? Jo biežāk sanāk, jo labāk. Cik ilgi tu vari ballēt un negulēt? Vecums nenāk viens, laikam vairs nav tā kā jaunības gados. Kas jādara, ja tavā pilsētā līst? Jāizvelk lietas, saks. Un visbeidzot, Emīl, kas karsts? Vasara.